Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping? Māksla dzīvot pilsētā. Pirmo kleiti uzšuvu kaut kādā 7. klasē. Kad es mācījos tam modē, ienāca Maksī un vajadzēja kaut ko meitenēm šūt ar volāniem, ar mežģīnēm. Un tāda katūna, tāda kokvilnas kleita. Redz, nekur tālāk es neesmu tikus baigi, tā kā kokvilna man ļoti mīļš materiāls. Pagājuši uzzīmēju savu mīļo mērkaķīti un tagad redz, to kleitu var vilkt, jo viņš vienkārši sanāca tāds priecīgs. Kleita ir tāda lieta, kad viņu velc uz svētkiem vai ikdienā, tev vajag viņu kaut kā, lai tas iepriecina gan tev pašu, gan citus. Tomēr melnā kleitiņa tas ir pamats. Redzi, tā ir kleitiņa, vienkārši ieraudzīju veikalā, viņa man derēja. Un es nopirku, un tā vēl noņēmu piegriezu, nušu, viņa tā labi izstās. Zeķu bikses atkal nopirku Milānā tādas. Arī es domāju, ka viņas ir, nedomāju, ka katra kāja savādāk. Un tā kurpes arī pirms laika pirku, un tā es secinu, ka sievietēm, labi, tagad ir špīkas modē, bet katram ir sava kaut kāda tā kurpe, savu formu, kas patīk. Un tad tā kā būtībai atbilst, šādas kurpes. Viņām nepareizi liesta laikam, bet tā viņas baigi smukāt. Būtu naudas nopirkt tādas labas kurpes. Es aizgāju uz veikalu, ieraudzīju kolosālu audumu, un viņš man atgādināja, tā kā Anglijas karogs, tikai melnbalts. Un, tas ir arī kaut kas no roka mūzikas. Varētu teikt, ka tās kleitas ir fons gan cilvēkam, gan rotām. Tā, kas tev paspilgtina. Kur vēl košāk, tie ir divi pretstati salikti, melnais, baltais. Koži grafisks, arī tajos manos darbos. Māksliniekam jau senāk līdzīgi, taisa koši, un tu esi tas, kas tu esi, un labi, tu priecāties, tev ir tas savs stils, ka cilvēki to pazīst un tā. Šajā gleznā mēs ejam jo košāk, jo labāk. Košums nekad nevar būt par daudz. Par sarkanām kleitām arī stāsts. Sarkanais uzreiz piedod pašam tev tādu dzīvesprieku un enerģiju. Un sarkanā kleita arī ir viens no tādiem stūrakmeņiem. Sievietēm vispār pavisam savādāks izskaties, kad uzvelc to sarkano. Salīdzinot ar melno, vai ne? Ir. Balts arī forši. Tas uzzīmē melnbaltu zīmējumu. Bet pēc tam viņu visādos veidos var padarīt krāsainu. Galvenais, lai dvēseli cilvēkam krāsainu, un te jau tās krāsas būs. Vajag visur saskatīt labo, lai cik tai dzīvē grūti iet un dot to pozitīvismu tā kā tiem citiem. Un kaut kā jau tam mēs dzīvosim uz priekšu, un būs jau labi. Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping? Māksla dzīvot pilsētā.